Ja? Un stāstiet visu Lilitējas Jā. Jā, nu tad mēs šobrīd ienākam būvlaukumā. Faktiski mēs redzam, ka no vecā pārvada droši vien paliks šīs atbalsta sienas daļai un tā vieta. Faktiski mēs redzam, ka tilta uzbēruma daļa arī daļai tiek pārbūvēta. Tas ir saistīts ar to, ka Latvijas dzelzceļš ir izvirzījis prasību saistībā ar viņu elektrifikācijas projektu un saistībā ar to, ka jaunie vilcieni būs augstāki, mums bija nepieciešams arī paaugstināt tilta gabarītu par metru. Un attiecīgi arī uzbērums būs augstāks nekā vēsturiski. Līdz ar to šobrīd mēs redzam, ka šeit jau tiek veidots viss, lai varētu jau šajā pavasarī izvietot gan šo te tramvaja sliežu klātni, gan braucamo daļu, lai jau šajā pat vasarā jau varētu atklāt satiksmi pāri pārvadam. Mēs redzam, ka viena pārvada daļa ir jau samontēti veidi, un redzam, ka otrā daļa jau ir demontēta, ir atlicis šis te vidējais laidums. Daudzi prasa, kāpēc šis te vidējais laidums ir saglabājies, un tas ir saistīts ar to, ka pie laiduma vēsturiski ir bijis pievienots šis te kontaktīkls dzelzceļa. Attiecīgi šobrīd izbūvējot šo te konstrukciju, tiks pievienots šis te kontaktīkls pie jaunās pārvada daļas, un tajā brīdī tiks demontēts arī atlikušais pārvada posms. Mēs redzam, ka pārvadu būvēja 57. gadā līdz 59. gadam Brasas pārvadu, un tika izmantotas salīdzinoši lētas tehnoloģijas, kas neatbilst mūsdienu slodzēm. Tieši tāpēc tajā brīdī, kad uzsākās rekonstrukcijas darbi un tika veikta padziļināta ekspertīze, tika konstatēts, ka šīs te konstrukcijas netur mūsdienu slodzes, un attiecīgi šobrīd ir veikti gan urpāļu izbūves darbi, izbūvēti jauni balsti, un faktiski laidums arī būs pilnīgi jauns, un mēs varam runāt tiešām par drošu, stabilu un Jaunu tiltu. Un faktiski, Brasas tiltu, kurš tiešām jau būs mūsdienu prasībām atbilstošs. Jūs pats arī mēdzāt agrāk braukt pa šo tiltu. Tas jums bija svarīgs? Ja? Tas ir mans ikdienas maršruta sastāvdaļa. Es atceros to brīdi, kad 19. gadā tiltu bija jāslēdz ikdienas satiksmei. Un vienu brīdi bija tā situācija, kad faktiski šajā vietā kursēja tikai sabiedriskais transports un privātajam transportam vajadzēja izmantot vai nu Sarkandaugavas pārbraukt, vai nu doties uz gaisa tiltu. Un faktiski viss Čiekurkalns, Mežaparks un daļa iedzīvotāji, kas izmantoja šo, pārvietojās pa šiem te artērijām un attiecīgi veidoja papildus sastrēgumus šajās ielās. Tad 19. gada beigās tā bija arī viena no manām idejām, ka šeit ir jāatjauno pagaidu pārbrauktuve, kas savā ziņā arī tika realizēts, un šobrīd vismaz ikdienas satiksmei, manuprāt, būvniecības darbi īpaši netraucē. Protams, vienā brīdī, kad mēs veicām darbus, arī tiltam visu laiku notika monitorings attiecībā uz šīm te slodzēm, un monitoringa laikā tika konstatēts, ka tramvaja kustība turpmāk nav pieļaujama, un attiecīgi tāpēc mēs redzam, ka šobrīd tramvaja vietā kursē 11T autobus, bet tas ir līdz brīdim, kamēr neizbūvē šo te jauno pārvadu, un tad cerams, ka atjaunos šo un šo pārbrauktu mēs demontēsim. Ko jūs zinājāt par Brasas pārvadu vai Brasas tiltu? Jau no tādiem seniem laikiem jums bija vispār informācija par tā nozīmi šajā apkārtnē? Kā jau es minēju, es laikam esmu vietējs un attiecīgi es savā ziņā kaut ko zināju un attiecīgi līdz Brasas pārvadam, vismaz no sievas vectēva vārdiem, ir bijis tā, ka arī tramvaja satiksme ir organizēta tādējādi, kad viens tramvajs atbraucis līdz šai vietai, attiecīgi cilvēki ir pārgājuši pāri sliedēm un iekāpuši nākamajā tramvajā. Jo šeit bija apgriešanās laukums vecajam tramvajam, un otrā pusē arī bija apgriešanās laukums. Un attiecīgi tramvajus uz depo tad vilka pāri sliedēm, bet nebija tā, ka viņš ietu pāri sliedēm klasiskā izpratnē.
tā, kā mēs iedomājamies to šobrīd. Rīgā gan ir viena vieta, kur tramvaja sliedes un dzelzceļa sliedes šobrīd ir uz viena ceļa, bet, laikam šajā vietā tā tas nav bijis. Un attiecīgi tā nepieciešamība pēc pārvada būtiskākā bija arī saistībā ar šo te kontakttīkla izbūvi. 50. gados elektrificēja dzelzceļa līniju, un tieši tāds arī bija nepieciešamība priekš pārvada, jo vairs pārvilkt tos tramvajus nevarēja, jo viņu tas kontaktstieņi varēja aizķerties, un tas vairs nebija droši. Bet jūs tātad dzīvojat Čiekurkalnā, es tā saprotu. Es dzīvoju Čiekurkalnā, jā. Un tagad jau visi, vismaz Meža parkā mums jautāja, un arī droši vien čiekurkalnieši saka, vai dodiet atpakaļ mums mūsu 11. tramvaju, kad atkal būs 11. tramvajs. Jā, tātad mūsu plāns šobrīd ir līdz Dziesmu svētkiem paspēt atjaunot vismaz vienu no brauktuvēm, attiecīgi tramvaja satiksme atjaunos abos virzienos, jo tramvajam mēs zinām, kad varu ieslēgt pārmies un tramvajs nodrošinās. Minēto darbu ietvaros ir bijušas ļoti daudz dažādas sarežģītas situācijas un dažādi atklājumi, kas ir kavējuši izbūves darbus. Tas būtu jāprasa būvniekiem, ja to? Ne tikai būvniekiem, mēs varam izstāstīt, mēs atceramies, ka jau 19. gadā bija atklāti pirmie apbedījumi, tātad attiecīgi tur bija kauli, tajā reizē tie bija 37 apbedījumi garnizona kapu pusē. Tad šogad mēs gada sākumā atklājām 99 apbedījumus un oktobrī vēl 108 apbedījumi. Šie 37 un 99 jau ir pārabedīti, un tad mēs gaidām labvēlīgus laikapstākļus, lai šos 108 pēdējos apbedījumus arī pārabedītu. Plus papildus arī tilta izbūves darbos tieši tajā zonā, kas ir dzelzceļa zona, un padomju laikos viņa piederēja dzelzceļam un neviens īpaši nejaucās un attiecīgi arī īpaši nedokumentēja to, kas notiek šajā nodalījuma joslā, tad ir ieguldīts daudz vairāk kabeļu nekā tas norādīts topogrāfijā. Un, protams, tas viss atkal ir jāsaprot, kas tas ir par kabeli, kāpēc viņš tur ir, un tu nevari viņu vienkārši pārgriezt, tas ir jādara nakts laikā, lai neapdraudētu dzelzceļa pasažieru drošību. Bet kā jums pašam ir tā sajūta, ka tas tramvajs atgriezīsies Dziesmu svētku tramvajs? Sajūta ir daudzsološa, ja mēs apskatāmies jau uz pašu pārvada konstrukciju, kurai mēs tuvojamies, tad mēs jau redzam, ka mēs tuvojamies tiešām šai kārtē, kas jau ir betona izbūves darbi, un tajā brīdī, kad jau būs betona izbūves darbi, tad mēs ļoti ātri nokļūsim arī līdz šim. Ja mēs aiziesim uz otru tilta pusi, tad jau šajā uzbēruma daļā otrā tilta pusē mēs redzēsim jau arī saliktas tramvaja plātnes, uz kurām liekas sliedes, un attiecīgi tajā brīdī jau tas posms aizies ātrāk, un mūsu vienošanās ar būvnieku ir tāda, ka viņi īstenībā nedrīkst pieļaut situāciju, ka līdz Dziesmu svētkiem tramvajs nav. Es nezinu, man liekas, ar jums varbūt ir tad paldies.